Esiet sveicināti Dievu svētie, izredzētie, mīļotie. Tā Pāvils ļoti bieži uzrunāja ticīgos dažādās vietās, draudzēs. Un tas ir brīnišķīgs sveiciens, vai tā nav? Tā ir. Šovakar mēs esam pietuvojušies tematam par svētā gara misiju. Kad jūs dzirdat vārdu misija, kas jums nāk prātā? Ko tas nozīmē? Šis vārds, misija. Jā, īpašs uzdevums, noteikts uzdevums, galvenais uzdevums, jeb ļoti nozīmīgs pienākums, jeb uzdevums, ko svētais gars dara. Un ja mēs palūkojamies Bībelē, jaunajā derībā ļoti daudz Jēzus par to runā, tāpēc, ka mēs jau skatījāmies, ka viņš apsolīja šo svēto garu dot, un varētu iedalīt tādas 3 raksturvietu grupas, kur ir runāts par šo misiju. Pirmā ir Jāņa evaņģēlija 16. nodaļa, kur 8. pantā Jēzus saka, un viņš, tas ir svētais gars, nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Tā ir viena raksturvieta, kura runā par svētā gara misiju. Likt pasaulē izprast šīs 3 lietas, grēku, taisnību un tiesu. Otra raksturvietu grupa Jāņa evaņģēlijā, tur mēs varam lasīt 14. nodaļā, 15. un 16. arī tālāk, kad šis svētais gars ir patiesības gars. Un mēs atceramies sarunu Jēzum ar Pilātu, un Pilāts uzdod šo jautājumu, kas ir patiesība. Daudzi cilvēki vēlas noskaidrot šo jautājumu, bet līdzīgi kā Pilātam reizēm nav laika, ir daudz kas cits jādara, kaut kāda atklāsme ienāk, bet cilvēks paskrien tālāk savā skrējienā un šai svētā gara darbībai kā neļauj līdz galam atklāt šo patiesību, kāda tā atklāta Bībelē Dieva vārdā. Un mēs arī lasām, kad Jēzus teica, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Arī šī apsolījuma piepildījums ir svētā gara misija. Viņš dara Jēzus klātbūtni reālu, pastāvīgu šeit uz šīs zemes katru dienu. Tātad Jēzus ir fiziski debesīs pie sava tēva labās rokas, bet caur svēto garu viņš ir klātesošs šeit ar cilvēkiem uz zemes. Un 3. raksturvietu grupa runā par to, kad svētais gars ir draudzes vadītājs. Apustuļu darbi īpaši runā par to, kā dzīvoja draudze, kā dzīvoja šie pirmie pirmkristiešu draudzē, kā mēs to sakam, kad viņi tika vadīti tieši no svētā gara. Tur ir tādi teksti, Apustuļu darbu 16. nodaļā, 6. 7. pants, tur viņi saka, svētais, mēs gribējām iet un kaut ko stāstīt, bet svētais gars aizliedza vārdu runāt Āzijā. Jūs iedomājaties, tieši svētais gars aizliedz kaut ko darīt, vai atkal izsaka pamudinājums kaut kur iet. Un Jeruzalemē notika šīs sapulce, Apustuļu darbu 15. nodaļā tā aprakstīta, ja pirmais tas Jeruzalemes koncils saucamais, kur viņi sprieda jautājumus, un tur arī viņi izdara secinājumu un beigās šo savu lēmumu prezentē draudzēji un saka, svētajam garam un mums ir lapaticis neuzlikt jums vairāk kā to, un tad viņi saka savu secinājumu. Tiešā veidā Dievs svētais gars vada savu draudzi. Un šī mērķa nodrošināšanai, draudzes vadīšanai ir arī 3 vietas Pāvila vēstulēs, kur runāts par svētā gara dāvanām. Tā ir 1. vēstule korintiešiem 12. nodaļa, romiešiem 12. nodaļa un efeziešiem 4. nodaļa. Un arī šīs garīgās dāvanas ir tā kā īpašas spējas, talanti, prasmes, ko svētais gars dod, tieši draudzes ietvaros. Viņš dod, lai draudze paveiktu savu misiju, izgaismot patiesību pasaulē, pasludināt Jēzu Kristu kā Dieva dēlu, viņa nākšanu. Un šīs dāvanas vajadzētu būt tā, ka katram no mums ir kāda svētā gara dāvana. Un
šīs dāvanas nevar saņemt cilvēks individuāli viens pats un tad kaut kur iet, autonomi kaut ko darīt. Šīs dāvanas tiek dotas draudzes ietvarā. Un atceraties tādu notikumu apstuļu darbos, kur gāja Pāvils un Barnaba, un cilvēkiem lūdza par viņiem, uzlika rokas, svētais gars pār viņiem nāca, un tad tur bija tādi burvji dažādi, un citi cilvēki, zilnieki, viņi teica, dodiet mums arī to, mums arī vajag to spēku. Un Pāvils ļoti asi viņu norāja par to, jo šīs gara dāvanas viņas netiek dotas, lai cilvēks paaugstinātos un parādītu, ka viņš ir spēcīgāks, vai viņam ir kādas īpašas spējas no augšienes, bet viņas tiek dotas, lai draudze virzītu savu misiju. Un šovakar mēs nevarēsim aptvert visas šīs 3 jomas, mēs viņas pieminam sākumā, lai varam pētīt mājās un tā, bet mūsu uzdevums šodien ir parunāt par pirmo, par šo Jāņa evaņģēlijas 16. nodaļu, tikai 4 panti. Likt pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Šajā raksturvietā teikts, ka viņš nāks un liks pasaulē izprast. Ko nozīmē šis te mērķa auditorija, uz ko svētais gars strādā? Kas ir šī pasaule? Visi cilvēki, tieši tā, visi cilvēki, svētais gars nāk un visiem cilvēkiem liek izprast šīs 3 lietas – grēks, taisnība un tiesa. Mēs saprotam, ka primāri tas ir domāts, lai cilvēks atgriežas pie Dieva, iegūst dievatziņu, un vai tad svētais gars pārstāja šo te darbu, ja pārliecināšanu par šīm 3 lietām, par grēku, taisnību un tiesu, pie ticīgajiem arī viņš turpina darboties par šiem 3 jautājumiem. Noteikti. Un tā mēs arī tādā kontekstā mēs arī palūkosimies šovakar, kā svētā gara darbība ir pie katra cilvēka, pie tiem, kas vēl nav atzinuši Dievu, un kā viņi darbojās pie tiem, kas ir jau saka, ka viņi ir ticīgi, ka viņi ir pieņēmuši Jēzu Kristu, un kā šī te darbība notiek. Un tālāk, kad 8. pantā ir šis te paziņojums izteikts svētā gara misijai, tad 9. pants saka tālāk, paskaidro, kāpēc grēku svētais gars nāk palīdzēt izprast. Jo tie, kā rakstīts, netic man. Neticība Jēzum Kristum. Vai tas vispār ir grēks? Sandris māja ar galvu. Ļoti tā varbūt dīvains jautājums, jo Dievs taču ir devis brīvu izvēli cilvēkam. Tici vai netici? Bet Jēzus pateica, tas ir grēks. Un kāpēc tas ir grēks? Dieva vārds mums ļoti skaidri to atklāja. Apustuļu darbos 17. nodaļā, jūs atceraties, tur ir aprakstīts, kā Pāvils aiziet pie atēniešiem, un viņš atrodas Areopaga vidū, 17. nodaļa no 22. panta, jūs varat savas bībeles vērt arī vaļā. Un viņš saka, atēnieši, es redzu, ka jūs visās lietās esat ļoti dievbijīgi. Viņš ko tur glaimoja viņiem, kā jums liekas? Vai gribēja kaut kā piekantēt, kā mēs sakam tautā? Nē, viņš teica patiesus vārdus. Un viņš skaidro, jo staigādams, aplūkodams jūsu svētumus, es atradu arī altāri ar uzrakstu kādu? Nepazīstamam dievam. Tātad atēnieši, grieķi, kuriem bija tik daudz dievu, viņi pat nebija tik pārgalvīgi, lai pateiktu, mēs visu zinām. Mums viss ir skaidrs, mums nevajag tādu kaut kādu dievu, kuram mums jāzemojās. Viņi atzina, varbūt mēs tomēr kaut kādu atziņu vēl neesam sasnieguši. Un viņi uzrakstīja šo vienu altāri un pielika šiltīti nepazīstamam dievam. Un apustulis Pāvils atnāk, un viņš saka, ko jūs nepazīdami godājat, to es jums sludinu. Un tad viņš atklāja brīnišķīgas lietas 24. pantā. Dievs, kas radījis pasauli un visu, kas tanī, būdams debesu un zemes kungs, nemājo rokām celtos tempļos, un viņu neapkalpo cilvēku rokas, it kā viņam kā vajadzētu. Viņš pats
dod visiem dzīvību, elpu un visu. Viņš pats dod dzīvību visiem cilvēkiem, dzīvību, elpu un visu, kas cilvēkiem ir. Viņš ir licis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudis noteiktus laikus un robežas, kur tiem dzīvot. Un kāpēc šī atklāsme? Pāvils saka, lai tie cilvēki meklētu Dievu. Un viņš saka, tie viņu varētu gan nojaust, gan atrast, jo viņš nav tālu nevienam no mums. Svētais gars veic šo uzdevumu un ir tuvu katram cilvēkam un atklāj to, kad ir Dievs, kas viņu ir radījis, ka viņš dod dzīvību, ka viņš dod elpu un ka viņš nosprauž robežas, kur katrai tautai un laikus, kur dzīvot. Un tādā nozīmē Dievs atklājās caur svēto garu ik katram cilvēkam. Pāvils šeit to apgalvo, arī šiem atēniešiem. Tālāk mēs lasām Mateja evaņģēlijā 5. nodaļā 44. un 45. pantu. Un te jau Jēzus runā. Un Jēzus saka, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Tāds bauslis ārkārtīgi kontrastējošs, grūti izpildāms reizēm. Jo tā jūs topat sava debes tēva bērni, jo viņš, tas ir Dievs, liek savai saulei uzliekt pār ļauniem un labiem un lietumlīt pār taisniem un netaisniem. Šeit Jēzus pasvītro to, ka Dievs rūpējās par katru cilvēku šīs zemes. Viņš nedara tā, kā mocībās Ēģiptē. Jūs atceraties, Izraēla nometnē viss labi, nekas neskar, Ēģiptieši mocās, bļauj, tur viss notiek. Tā Dievs nerīkojas. Viņš visiem dod šo te sauli lieka spīdēt, lietumlīt pār laukiem, ražai ievākties. Un interesanti, kad vēl viena rakstvieta, kas pasaka vēl skaidrāk, kolosiešiem, vēstule kolosiešiem 1. nodaļa, 16. 17. un tur jau runā par Jēzu Kristu. Viņā, tas ir Jēzu Kristu, ir radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, troņi, kundzības, valdības, varas, viss ir radīts caur viņu un uz viņu, bet viņš pats ir pirms visa un viss pastāv viņā. Tas ir Jēzu Kristu. Un svētais gars tieši atklāja cilvēkiem to, ka Jēzus ir universa centrālā persona, caur viņu viss ir radīts, viņā viss pastāv. Un šeit varētu runāt par šo te domu, kas teologu vidū arī tiek diskutēta, kā Dievs radīja, jeb atklāja sevi kā visu lietu radītāju. Vai viņš radīja šo pasauli, un tad tā kā pulksteni iependēlēja, mums tur pendelis kustās pie sienas. Jūs neredzat, es redzu. Un viņš kustās un iet visu laiku no savu tā atsvara. Vai tā šī pasaule tika radīta un iekustināta? Vai tomēr šis pāns pasaka, ka viss pastāv viņā, Jēzu Kristu. Pateicoties Jēzum Kristum, vispār šī pasaule var pastāvēt. Viņš turpina it kā radīt katru dienu no jauna. Viņš no jauna uztur katru dienu šo pasauli. Un tādā nozīmē mēs varam teikt tālāk vēstulē romiešiem it kā tāds secinājums izdarīts par šo te svētā gara darbu, misiju pie katra cilvēka, pārliecināt viņus par šīm te lietām, ko mēs lasījām. Romiešiem 1. nodaļā, 19. 20. pāns, viņš saka, ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir atklāts. Dievs pats viņiem to atklājis. Un viņš atsaucās tālāk, kādā veidā. Kopš pasaules radīšanas viņa neredzamās īpašības, viņa mūžīgais spēks, viņa dievišķība ir skaidri redzams viņa darbos, tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties. Neviens cilvēks, kas dzīvo šīs zemes, nevar aizbildināties ar to, tā kā skolā, atceraties. Es nezināju, es netīšām palaidu garām, es nepierakstīju to mājas darbu. Svētais gars pārliecina katru cilvēku par Dieva eksistenci, viņa esamību, viņa uzturošo spēku un Jēzu Kristu kā centrālo personu, kurā viss tiek uzturēts. Un tad, kad šī zemes vēsture noslēgsies, kad būs šī te pēdējā tiesas diena, tad neviens cilvēks
no tiem, kas stāsies Dievu priekšā, vai nu tas būs dzīvs sagaidot Jēzu, vai tiks augšām celts no mirušiem. Visi būs dzirdējuši, zinājuši un aicināti atzīt Dievu esamību. Un neviens nevarēs aizbildināt savu neticību. Bet kā tad vispār neticība, jo teikts grēku, es pārliecināšu, Svētais Gars pārliecinās par grēku, jo tie netic man, vai mēs, kas atzīstam Jēzu Kristu, varam tādā stāvoklī atrasties, kad neticam viņam? Vai to sauc citādi? To sauc par ticības aizliekšanu. Jēzus par to runā. Tu saki, ka esi ticīgs, bet tu neatbilsti tam standartam, ko no ticīga cilvēka varētu prasīt. Līdz ar to tu aizliedz ticību. Un arī šie veidi, par kuriem Svētais Gars pārliecina ticīgus jau cilvēkus, kas sauc sev par ticīgiem, ir aprakstīti Dieva vārdā. Marka 8. nodaļā, 38. pantā, tā ir tāda varbūt vieglākā stadija, kā var aizliegt. Jēzus saka, kas manis un manu vārdu dēļ kaunās šai laulību pārkāpējā un grēcīgā ciltī. Nevis draudzē. Draudzē mēs nekaunamies. Visi esam ticīgi un zinām un stāstam daudz ko, bet ārpusē, pie neticīgiem cilvēkiem. Tādēļ arī cilvēka dēls kaunēsies, kad viņš nāks ar saviem svētajiem eņģeļiem sava tēva godībā. Tā ir sadzīve, tā ir kafejnīca, tas ir sabiedriskais transports, darba vieta, kad mēs it kā noklusējam savu ticību, negribam to atklāt, negribam, lai par mums pasmējās vai kaut kā pavelk uz zobu. Tā ir šī ticības aizliekšana kaunoties no Jēzus vārda, no savas ticības. Otra vieta, kas ir ļoti būtiska un nozīmīga. Pirmā vēstulē Timotejam 5:8. Bet ja kāds negādā par savējiem un visvairāk par saviem mājas ļaudīm, tad viņš ir aizliedzis ticību un ir ļaunāks par neticīgu. Ko šis pants saka? Tas ir kāds es esmu kristietis, jeb ticīgais mājās. Pēc ka mājas ir tā vieta, kur visas maskas, visi šie kaut kādi izlikšanās tiek noliktas malā. Mēs visi esam tādi, kādi mēs esam. Un Pāvils šeit vērš uzmanību, ja tu mājās savu ticības vārdu aizliedz, ja tu izturies pret saviem tuvākajiem cilvēkiem necienīgi, vai arī tu neizpildi savus pienākumus, kas pret viņiem jāizpilda, vai arī pārkāp šo norādījumu pret tēvu, māti, piemēram, vai arī bērni pret vecākiem, tad tā ir arī ticības aizliekšana. Un būtībā Svētais Gars dara to, ka viņš pārliecina par to, viņš norāda uz to, viņš klauvē un saka un aicina cilvēku pirmām kārtām savu ticību apliecināt savā mājas vietā. Trešā lieta, kā mēs varam aizliegt savu ticību, būtībā to izdarīja jūdi, jeb ebreji Jēzus laikā. Un Jāņa evaņģēlija 9. nodaļā, 41. pantā, Jēzus viņiem saka, ja jūs būtu akli, jums nebūtu grēka, bet tagad jūs sakat, mēs redzam, tāpēc jūsu grēks paliek. Kas pa problēmu? Viņi saka, mēs visu zinām. Mums ir zināmas visas garīgās lietas. Mēs esam pārāki par citiem. Un īpaši spilgti tas atklājās šajā Jēzus stāstā Lūkas evaņģēlijā 18. nodaļā par 2 lūdzējiem. Jūs ļoti labi atceraties un zinat šo stāstu. Farizejs lūdz, viņš saka, es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā tur pīpētāji, dzērāji, netikļi, narkomāni, vēl kaut kādi tur bomži, vai arī kā šis muitnieks, kurš izkrāp no cilvēkiem naudu un nāk te kaut ko no Dieva prasa. Un muitnieks ko dara? Sit pie krūtīm un saka, esi man grēciniekam žēlīgs. Viņš atsaucās šai Svētā Gara balsī, kas uzrunā un atklāja grēku. Un Jēzus saka, es jums saku, viņš aizgāja savās mājās taisnots labāks par otru.
Jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Tā ir vēl viena trešā ticības aizliekšanas iespējamība. Un visbeidzot, kad cilvēks jau daudzus gadus ir baudījis ticību, tas bieži novērojams. Šit kā ieiet tādā remdenības stadijā, ka viņam jau ir neinteresanti, viss ir zināms, liekas, viss ir pārbaudīts. Un tad viņš sāk jaunas teorijas dažādas skatīties, kaut kur citur meklēt, kaut ko sajaukt kopā. Mums arī bija viens izcils, talantīgs, ļoti garīdznieks, populārs tautā, mīlēts neatkarības laikā. Un pēc tam samiksēja kopā ticību ar austrumu reliģiju, ar dažādu meditāciju un izveido savus centrus. Tur cilvēki brauc gudrības smelties. Bet tās jau vairs nav nekādas gudrības. Un Jēzus saka, tā kā tu esi remdens, ne augsts, ne karsts, es tevi izpļaušu no savas mutes. Dievs mūs aicina un Svētais Gars mūs aicina būt kādiem? Ne jau augstiem, karstiem. Augsts, tas ir pretējais vienkārši stāvoklis, kurš nederīgs stāvoklis. Bet augstam ir vairāk iespēju atgriezties nekā remdenajam. Tā ir, to šis pants saka. Remdenais viņš it kā ir siltens, bet nav karsts. Viņš nav arī augsts, tāpēc, ka viņš domā, ka viņam viss ir pietiekami. Jā, tā bija Atklāsmes grāmata, 3. nodaļa, vēsts Laodiķejai. Un kā apkopojums visam tam, kā Dieva gars runā uz ticīgiem cilvēkiem īpašā veidā, ir šī te grēka nožēla. Kāda ir patiesa grēka nožēla, jeb patiesas dievišķas skumjas. 2. vēstulē Korintiešiem 7, 10 un 11. Jo dievišķas skumjas dod atgriešanās svētību, ko neviens nenožēlos, bet pasaulīgas skumjas nes nāvi. Jo redziet, šīs dievišķās skumjas, kādu rosību tās jūsos modinājušas, pat aizstāvēšanos, uztraukumu, bailes, ilgas, centību, sodīšanu, katrā ziņā jūs esat pierādījuši, ka šī lietā esat nevainīgi. Mēs redzam, ka tad, kad Svētais Gars uzrunā arī jau ticīgu cilvēku un norāda, ka viņam ir jāmaina kaut kas, ka viņam ir jāizlabo tas, kas ir grejs, tad ir atkarīgs, kā viņš šai Svētā Gara ietekmei pakļaujās. Var skatīties, nekādas sekas īpašas nav tam, ko es daru, mani neviens neredz un nezin, un lielākā daļā man ir piekrišana, man tur ir atbalstītāji, man tur ir tas, es daru vēl to un šo, un beiggalā skumjas nav par pašu grēku kā tādu, ka tas ir sāpinājis Dievu, kad es palieku remdenā stāvoklī, nederīgs Dieva valstībai, nav par to skumjas, bet par tām sekām, kas tajā brīdī ir kaut kāda neērtība radusies no šī grēka piekopšanas. Un Svētais Gars aicina uz šīm dievišķo nožēlu, patiesām skumjām par grēku, kas pieliek punktu šim grēkam, šim ilgstošajam piekoptajam grēkam vai kaut kādam tādam stāvoklim, kurā cilvēks var nonākt un atrasties. Otrs, par ko bija teikts šajā Jāņa evaņģēlija 16. nodaļa 8. pantā, ir šī te taisnība. Un ko nozīmē šis jēdziens taisnība, par kuru Svētais Gars pārliecina un atkal kā vienus tā otrus, kā neticīgus tā ticīgus? Kristus kalna svētrunā 2 reizes ir pieminēts šis jēdziens, teikt svētīgi, izslāpušie pēc taisnības, svētīgi taisnības dēļ vajātie. Un kādā kontekstā Jēzus min šo taisnību kā jēdzienu? Kāpēc Svētais Gars pārliecinās par taisnību? Ko viņš saka? Jo es aizeju pie Tēva un jūs mani vairs neredzēsiet. Jums nebūs pieejama šī tiešā klātbūtne man. Jūs nevarēsiet man tā paprasīt pa taisno. Un tas norāda uz to, ka cilvēki nevarēs tā iegūt to priekštiesību, ko iegūt cilvēki, kas dzīvoja Jēzus dzīves laikā.
Viņi nāca pie Jēzus un nāca ar dažādiem motīviem, meklēja Jēzu dažādu iemeslu dēļ. Vieni meklēja dziedināšanu, citi gribēja zīmes redzēt. Citi nāca, lai pieķertu Jēzu, varētu viņu apsūdzēt kaut kādā pārkāpumā. Tie bija tie raksturmācītāji un farizēji. Bet bija vēl viena grupa, kas nāca ar tādu patiesu vēlmi. Un viens šāds gadījums aprakstīts ir Lūkas evaņģēlijā. Un jūs atceraties šo gadījumu arī ļoti labi, kad draugi atnesa savu paralizēto draugu pie Jēzus, gribēja viņu ienest iekšā, ievest pie viņa, bet nevarēja, tad uzplēsa jumtu, nolaida viņu lejā. Un ko Jēzus viņam pirmo teica, ko Jēzus viņam sacīja? Cilvēks, tavi grēki tev tiek piedoti. Un tajā brīdī šis paralizētais vīrs, viņš saņēma to, ko sauc par taisnību. Viņš saņēma piepildījumu savām ilgām, pēc kā viņš bija ilgojies. Un viņš ilgojās sadzirdēt šo Jēzus apliecinājumu, ka tavi grēki tev ir piedoti. Jo tajā laikā valdīja uzskats ļoti spēcīgs, kad ja cilvēks saslima, tad obligāti tas bija Dieva sods par viņa grēkiem. Un tas, ko dara Svētais Gars, viņš pārliecina cilvēku, viņš pirmā solī veda pie šīs nožēlas, un otrajā solī viņš atbrīvo cilvēku no vainas apziņas un pārliecina, ka cilvēks ir pieņemts no Dieva par Dieva bērnu. To arī tā vienkāršot varētu teikt nozīmē šis jēdziens taisnība, Kristus taisnība. Bieži mēs to sakam kā tādu jēdzienu, bet virzot to domu tālāk, risinot, atšķetinot, ko tas nozīmē, tā ir grēcinieka taisnošana, jeb grēcīga cilvēka grēku piedošana, un beigās tā ir tāda pārliecība par to, kad Dievs man ir pieņēmis caur Jēzu Kristu, caur viņa dēlu. Un visos laikos cilvēki ir mēģinājuši iegūt šo pārliecību, ka Dievs viņus ir pieņēmis. Un problēma ir tā, kad cilvēki dažādākos veidos mēģina izdarīt kaut ko, lai šo pārliecību par pieņemšanu no Dieva iegūtu. Vieni kaut ko ierauga citu sliktu citā cilvēkā un saka, es jau neesmu tik slikts kā viņš, es esmu labāks. It kā pakāpjās uz viņa un saka, tā kā Dievam vajadzētu pieņemt mani tāpēc. Citi mēģina kādu labu darbu izdarīt, un tad uz to balsta to savu pieņemšanu no Dieva, ka tagad viņi ir Dievam pieņemami. Bet trešie sagādā sev kādus pārbaudījumus, dodas svētceļojumos, ietur garus gavēņus, piespiež sevi, lai pareizi lūgtu, lai pareizi lasītu, izlasītu Bībeli tur gada laikā. Vienā draudzē vienreiz bija aizbraucis sabatskolā, mēs tur runājām un tā diskusija bija. Un tad viens no klātsošiem man saka, cik reizes tu esi izlasījis Bībeli visu no viena gala līdz otram. Es viņam saku, piedod, brāli, bet laikam nevienu, es tā nevaru palielīties, ka es tā no viena vāka gala līdz otram būtu izlasījis. Slikti, ko tad tu vari te runāt vispār? Es 3 reizes esmu izlasījis Bībeli no viena gala līdz otram. Un nav jau jautājums par to, kad Bībeli nebūtu jālasa. Bet jautājums ir par šo zemapziņas līmeni, kāpēc mēs to daram, vai tāpēc, lai iegūtu šo te pārliecību par to, ka Dievs mūs ir pieņemis. Un patiesībā raksti ļoti skaidri atklāja, kad šī pieņemšana no Dieva puses balstās tikai un vienīgi uz Jēzus Kristus pilnīgo dzīvi un viņa upuri. 1. vēstulē korintiešiem 1. nodaļā 30. pantā Pāvils saka, lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dieva priekšā. Pateicoties viņam, esat jūs vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums kļuvis par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu, pestīšanu, lai būtu, kā ir rakstīts, kas lielās, lai lielās ar to kungu.
Un šeit ir uzskaitīts visi šie te posmi, jeb garīgie jēdzieni, taisnība, jeb šī taisnošana caur nožēlu un grēku piedošanu. Te ir teikts dzīves svētums, jeb svētošanās, jeb pieaugšana, ja šī izaugsme garīgajā pieredzē. Tā arī ir pateicoties Dieva darbam pie mums. Un pestīšana, tas ir tā galējā pagodināšana, kad grēks beidzās uz visiem laikiem, kad mēs ieejam kopā ar Jēzu šai godībā un jaunajā zemē. Tas arī ir pateicoties tikai Kristus nopelnam. Nesen es dzirdēju tādu vienu diskusiju arī starp tāds podkāsts, kur runā un sarunājās par garīgiem jautājumiem. Un tur viens stāstīja par to, ka Jēzus Kristus tas ir kā tilts pāri bezdibenim, viņa upuris, viņa pilnīgā dzīve, viņa nopelns. Un viņš ir uzbūvējis šo tiltu pāri šim bezdibenim, un mums atliek vienkārši tam noticēt un iet pretī šim mērķim. Bet tas viens cilvēks, mācītājs, viņš teica, bet cilvēki, viņi dienu no dienas, viņi mēģina būvēt savus tiltus blakus šim tiltam, ko Jēzus ir uzbūvējis, un tad saka Dievam tā: paskaties, Dievs, ko es izdarīju. Es izpildīju to un to, es izveidoju to, es piedalījos tur un tādā pasākumā, un tāpēc tagad it kā tas Jēzus tilts paliek liekas. Viņš stāv, viņš ir uzbūvēts, bet cilvēks viņu neizmanto. Viņš mēģina pats uz savu darbību balstīt šo taisnību. Bet Svētais Gars ir tas, kas mūs pārliecina, ka Dievs mūs pieņem caur Jēzus Kristus upuri un viņa taisno dzīvi. Un, protams, Svētais Gars mūs savieno ar Kristus sirdi, un viņš liek mūsos šīs ilgas atsaukties dievišķai mīlestībai, kā bērni atsaucas vecāku mīlestībai. Un tad tā izpaužās mūsu paklausībā Dieva likumiem, viņa padomu pieņemšanā, kas nāk no svētiem rakstiem, un arī no Jēzus Kristus liecības, no praviešu gara rakstiem. Un tā ir šī praviešu gara raksti, tā ir arī viena no dāvanām, ko Dievs ir devis, viena no garīgām dāvanām, ko Dievs ir devis draudzei, viņas izaugsmei. Un paklausot Dievam un šiem te iedvesmotiem padomiem, mūsu ikdienas dzīve tad rezultējas tādā piepildītā un mērķiecīgā dzīvē. Un arī tas, kā jau minējām, šī te svētošana, tas arī viss nāk no svētā gara darbības un no Jēzus Kristus nopelna. Un visbeidzot ir šis te trešais, par ko Svētais Gars pārliecina. Par tiesu, un ko tad viņš saka? Glika tulkojumā teikts, un pārliecinās par sodu, nevis par tiesu. Nevis par procesu tiesas kā tādu, bet par sodu. Un mēs zinām, ka rakstos Dievs arī ļoti bieži ir attēlots kā tiesnesis. Un mēs sākumā pieminējām, ka šī svētā gara darbs likt izprast pasaulē šo te taisnību. Šis vārds izprast nozīmē ne tik daudz sapratni radīt, kā izlabot greizos priekšstatus par šiem te jēdzieniem, par grēku, par taisnību, taisnošanu un tiesu. Un arī par tiesu mēs zinām, ka pastāv sabiedrībā un pat kristiešu vidē greizi priekšstati, kas nesaskan ar svētajiem rakstiem. Vieni saka, ka Dievs stāv un gaida, kad tik cilvēks kaut ko nepareizi izdarīs un uzreiz sūta savu sodu viņam. Citi, kā jau mēs pieminējām, saka, ka katra slimība, katra neveiksme, kas tev dzīvē piemeklē, tas ir sods no Dieva. Tev jāpadomā, ko tu esi nepareizi darījis. Vēl šī te baidīšana ar elli, ar tās esamību, kas arī kropļo Dieva tiesas jēdzienu. Un otra galējība ir, kas saka, Kristus ir izcietis visu sodu pie krusta Golgātā, un tāpēc uz mums vairs neatiecās ne tiesa, ne tiesāšanas process, ja mums vajag tikai ticēt Kristum. Bet raksti skaidri atklāja, ka gala tiesa būs. Un šī gala tiesa, viņa skars ikvienu, kā tos, kas ir noraidījuši šo te svētā gara darbu pie savām sirdīm. Tā arī
ticīgos. Vispirms tos, kas ir noraidījuši svētā gara darbu. Mateja evaņģēlijs saka par šo te tiesu, par Dieva tiesu kā tādu, 25. nodaļā, 41. pantā. Tur ir runāts šo līdzību par avīm un āžiem, par to, ka Dievs dalīs cilvēkus divās grupās beigās šajā tiesas ainā. Un tiem, kas ir nav ieguvuši šo Dieva balvu, jeb algu, jeb nav dzīvojuši saskaņā ar šo te aicinājumu un Kristus norādījumu, viņš saka, eita nost no manis tajā mūžīgajā ugunī, kas sataisīta velnam un viņa eņģeļiem. Tātad sākotnēji šī te tiesa, jeb galējais sods ir paredzēts Sātanam un viņa eņģeļiem. Atklāsmes grāmata 20 un 12 tieši to pašu saka, vēl pieliek klāt, kad Sātanam, zvēram un viltus pravietim. Un 20. nodaļā 12. pants pasaka, ka diemžēl šis uguns skars arī tos, kuru vārdi nav rakstīti kur? Dzīvības grāmatā. Tas norāda uz to, ka Dievs sver katru cilvēka darbu. Mēs zinām, Jēzus saka, par katru veltīgu vārdu cilvēkam būs jāatbild Dieva soļa krēsla priekšā. Un atceramies šos stāstu no vecās derības. Daniela, mene, tekel, upharsin, šie raksti Belsacaram, kas nebija ticīgs, kas bija ķēniņš šajā te Bābeles impērijā. Viņš saka, tu esi svērts svaru kausā un atrasts par vieglu. Un svētā gara misijas kontekstā tā saistīta ar apgalvojumu, kad Sātans jau ir dabūjis savu spriedumu. Un mēs zinām, ka šis spriedums Sātanam tika izteikts jau kur? Jau Ēdenes dārzā, pie pirmā grēka, kur Dievs saka, es celšu ienaidu starp tevi, Sātanu, un sievu, jeb draudzi, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu, kas ir Sātana eņģeļi, un sievas dzimums, tie ir Kristus dēli un meitas, kas paklaus viņam un seko viņam. Un tur ir teikts, ka tas, jeb sievas dzimums, tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. Kad Jēzus bija uz zemes, viņš uzsvēra 3 reizes evaņģēlijā, ka tagad ir šīs pasaules tiesas stunda, tagad šīs pasaules valdnieks tiek izstumts ārā. Tie ir vārdi, kas attiecas uz to, kad Mūzes grāmatā 3. nodaļā 15. pantā izteiktais pravietojums, jeb apsolījums, kad Sātans tiks sakauts kā ļaunuma valdnieks, notiks kurā vietā? Kur notika šī pasaules tiesas stunda? Golgātā, pie krusta Golgātā. Un šodien Svētais Gars uzrunāja ikvienu, kas vēl nav atzinis Dievu, nav nostājies viņa pusē. Viņi saka, tu stāvi tajā kara spēka pusē, kur valdnieks ir zaudējis. Viņš ir izstumts ārā, viņam ir nocirsta galva. Tu piederi tādam karaspēkam, kura vadītājs ir zaudētājs. Un atrodoties šajā kara pulkā, tu baudi īslaicīgu kaut kādu baudu sākumā, prieku, baudas, tas ir Sātana raksturs, piedāvāt cilvēkam kaut ko ātri sasniedzamu, pievilināt ar ēsmu, un pēc tam viņš pamet savu upuri viņa likteņa varā. Un iznākums cilvēkam ir bezcerība, depresija, izmisums, zaudējums, visbeidzot nāve. Bet Svētais Gars aicina atzīt šo īsto, neviltoto, mūžīgo dzīvības avotu, kas ir pilns žēlastības un patiesības. Aicina pāriet cita karaspēka paspārnē. Jūs zināt, Andrejs Āriņš lieto tādu teicienu nomainīt saimnieku. Man viņš nepatīk šis teiciens, bet viņš tāds trāpīgs ir. It kā mēs kaut kādi vergi būtu, kuru pārdod tagad citam kādam. Sātana varā cilvēks ir vergs. Kristus vadībā cilvēks kļūst brīvs, viņš attīsta visu savu potenciālu līdz maksimāli iespējamam attīstības līmenim. Bet kā tad darbojās šis te pārliecināšana par tiesu pie ticīgajiem cilvēkiem? Un te ir ļoti interesanti, domājot par to, nāk prātā šie Kristus vārdi, ko viņš pie krusta pateica, ka šis apsolījums ir
izpildījies šie 2 vārdi, ko Jēzus pateica, viss piepildīts. 1. Mūzes 3.15. Jāņa evaņģēlijā minētie panti, ko mēs skatījāmies un kas te redzami, kur viņš saka, pasaules valdnieks tiek izstumts ārā. Tas notika Golgātā, viņa nāves brīdī. Un ieklausieties laikmet ilgās, ko saka par šiem 2 vārdiem. Izsakot šos vārdus, Jēzus zināja, patiesība, kas ir bruņota ar svētā gara visvarenību, gūs uzvaru cīņā ar ļaunumu, un asinīm slacītais karoks brīvi plīvos pār viņa sekotājiem. Jūs iedomājieties tādu ainu. Kristus redz karaspēku un plīvo karoks, asinīm slacītais Kristus upura nopelna karoks. Un te teikts, šī te armija, viņa būs bruņota ar svētā gara visvarenību. Jēzus saprata, ka viņam uzticīgo mācekļu dzīve būs līdzīga viņa dzīvei. Tā būs nepārtrauktas uzvaras. Mums jāpaļaujas uz viņu kā uz lielo darba vadītāju, lai arī šķietami nepārvarami šķēršļi aizprosto ceļu, viņa žēlastībā jādodas tikai uz priekšu. Mums nav jāsūdzas par grūtībām, jo esam aicināti tās pārvarēt. Jebkuros apstākļos mums jāsaglabā cerība. Ar savas ne ar ko nesalīdzināmās mīlestības zelta ķēdi Kristus mūs ir savienojis ar Dieva troni. Mums ir jāsaņem spēks atvairīt ļauno, spēks, kuram nevar pretoties ne zeme, ne nāve, ne elle, tas ir pazeme. Spēks, kas mūs stiprinās Kristum līdzīgai uzvarai pār ļaunumu un grēku. Vai tas ir brīnišķīgs apsolījums? Jēzus pie krusta, kad viņš teica, viss piepildīts, Praviešu gars atklāja, lūk, ko viņš domāja. Viņš skatījās uz tiem sekotājiem, kas iet no uzvaras uz uzvaru, kas neaizliedz savu ticību, kas satver šo bruņojumu, kas nāk no svētā gara visvarenības un parādās kā pilsēta kalna galā. Protams, mums var gadīties visādi dzīvē, tā teikt. Un Romiešiem 8. nodaļa, 3.5., 3.7. pāns, tur saka tā. Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobens? Un tā viņš saka, nē, 3.7. pantā. Visās šīs lietās mēs pār pārim paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs ir mīlējis. Par uzvarētājiem Dievs mūs aicina būt. Bet citur, lai mūs iedrošinātu, 1. Jāņa vēstulē Jānis ļoti maigi saka, viņš saka, mīļie, to es jums rakstu, lai jūs kā dzīvotu, lai jūs negrēkotu. Paldies tam, kas to pateica. Bet, ja kāds krīt grēkā, netīšām, neapzināti paklūp, tad kas mums ir? Aizstāvis Tēvu priekšā tieši tā. Un, protams, šeit ir jābūt uzmanīgiem, lai mēs nedzīvotu vieglprātīgi paļaujoties uz to, kad mēs varēsim atkal krist tai pašā grēkā, atkal to pašu lietu darīt, jo mēs aizliedzam ticību un šos te Jēzus vārdus, viņa cerību, ko viņš cerēja, kad viņš pie krusta karājās un teica, viss piepildīts, mēs it kā to noslaukam, mēs viņu sāpinam, viņš visu nodrošinājis ir, lai mēs uzvarētu. Un par to mūs brīdina Ebrejiem 10. nodaļa, kur saka 26. 27. pantā. Bet ja mēs pēc patiesības atziņas saņemšanas tīši, vārds tīši, ko nozīmē, apzināti vai aiz tādas rupjas neuzmanības. Rupja neuzmanība, kur varēja to izvairīties no tā, kur nebija nekāda iemesla to izdarīt līdz galam šo grēku, kur bija vēl sekundes, minūtes, varbūt pat pusstunda vai stunda starp nodomu un grēka izpildi, kur bija iespējams vērsties pie Dieva, saukt uz viņu. Kā viens cilvēks teica, es labāk nomiršu nekā grēkošu. Un ja tīši, pēc atziņas saņemšanas mēs tīši grēkojam, tad Pāvils saka,
tad neatliek vairs upuris par grēkiem. Tad šis upuris, ko Jēzus pienesa, nedarbojās, nepadara to darbu, ko viņš grib padarīt, ko varētu padarīt. Bet tad sekas ir briesmīgas tiesas gaidīšana un uguns karstums, kas aprīs pretinieku. Protams, šis pāns runā vairāk par tādu galēju atsacīšanos, svētā gara aizliekšanu, kā Āvo pagājušajā reizē runāja par šo tēmu. Tad ir šī viss, tad gaidzi briesmīgo tiesu, kas nāks. Bet viņš arī mūs brīdina par šo te tīšu grēkošanu, kad tas ir nepieļaujami. Un Filipiešiem saka, gādājiet par savu pestīšanu kā? Ar bailēm, ar bijību un drebēšanu. Iedomājieties, cik tas ir nopietni. Iestāšanās Kristus karapulkā tas nav kaut kāda vieglprātīga, tāda viegla pastaiga pa jūrmalu. Tā ir cīņa, nemitīga cīņa. Un vēstulē romiešiem ir šie iedrošinošie vārdi, kas arī kā secinājums tāds visam mūsu tematam. Viņš saka, kad mēs esam dzirdējuši svētā gara balsi, kad mēs esam pakļaujušies un izgājuši cauri šai grēku nožēlai, kad mēs esam pieņēmuši Jēzus taisnību, viņa pilnīgo dzīvi, un esam sapratuši, ka Dievs mūs pieņem par saviem bērniem, tad mums ir kāds ieguvums. Un šeit romiešiem 6. nodaļā 22. pantā viņš saka tā, bet tagad, kad jūs esat atbrīvoti vai atsubināti no grēka un esat kļuvuši par Dieva kalpiem, jūsu ieguvums ir svēta tapšana un tās gals mūžīgā dzīvība. Brīnišķīgs apsolījums. Un Pāvils arī lūkšanu tādu izsaka vēstulē Efeziešiem, ar ko es arī gribu šodien nobeigt šo tēmu, un tā būtu arī mūsu kopējā lūkšana. Un Pāvils saka, es loku savus ceļus Tēva priekšā, no kā ikviena cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu. Jūs redzat, te apkopojās visa mūsu tēma iekšā. Viņš runā par visām ciltīm, ticīgām, neticīgām. Un ko tad viņš lūdz no Tēva? Lai Tēvs savā godības bagātībā jums dotu ko? Savu garu. Un kāpēc? Un lai darītu, caur svēto garu, darītu stipru ko? Jūsu iekšējo cilvēku. To, ko neviens neredz, bet Dievs redz un zina. Viņam jābūt stipram šim iekšējiem cilvēkam. Svētais gars to nodrošina. Un lai Kristus jums ticību turot, mājot jūsu sirdīs un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā. Un tād līdz ar visiem svētajiem kopā mēs visi spēsim aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu. Un ar to piepildīti mēs varētu iegūt visu Dieva pilnību. Lūk, kāds Dieva nolūks. Lūk, kāda svētā gara misija aizvest cilvēku līdz kam? Līdz pilnībai. Visai Dieva pilnībai. Neko Dievs neapslēpj, neko viņš nav aprobežojis, neko viņš nav pateicis, šitiem svētajiem es to dodu, viņiem būs atziņa, viņi būs gudri, viņi urpsies tur pa grāmatām, viņi zinās vairāk. Dieva pilnība ir mērķis, kas paredzēts visiem sasniegt. Un viņš saka, un viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē un Kristu Jēzu uz auģa audzēm mūžu mūžos. Āmen.